redziet, šodien ir atkal lielā talkas diena un atkal līst, tāpat kā pagājušo gadu. Bet latviešiem ir sens teiciens, ka līst kā pa Jāņiem, un tas nozīmē, ka būs forša diena un ka būs foršs pasākums. Es domāju, ka arī šodien, neskatoties uz to, kas notiek ārā, neskatoties uz to, ka līst lietas, būs forša talkas diena. Un Latvijas universitātes studenti, kas šodien šeit Latvijas universitātes botāniskā dārzā ir kuplā skaitā, pastrādās, būs kopā, izbaudīs šo dienu, un patiesībā talka būs izdevusies. Šodien patiešām bija varena talka, lai gan no rīta mūs visus baidīja lietus un bija bailes par to, ka neviens neatbrauks, tomēr viss mainījās, aizbaidījām mākoņus ar raženu darbu un dzīvesprieku, cilvēki saradās un talka varēja sākties. Šodien tika izdarīts patiešām daudz, uzstādījām jaunu celiņu, sagrābām lapas, savācām žagarus, izrakām vairākas puķu dobes, sakārtojām šķūni un izdarījām vēl daudzus citus labus darbus. Šodien mēs patiešām iemiesojām šī gada talkas galveno ideju par to, ka ir jāmaina mūsu domāšana caur darbiem. Jo tieši ar šo te talku un darbu mēs vēlamies panākt to, lai cilvēki patiešām dod atpakaļ savai Latvijai un uzkopj to ne tikai talkas laikā, bet arī visa gada laikā un domā par vides nepiesārņošanu un tīrāku Latviju kopumā. Liels paldies jāpasaka arī visiem mūsu atbalstītājiem, kas padarīja šo pasākumu patiešām atmiņā paliekošu. Paldies Coca-Cola Hellenic, Piebalga Salum, Pērnes čipšiem, Ludo, Zaķemujušas ūdenim, Latvijas maizniekam un klubam Māja. Protams, liels paldies arī Latvijas universitātes saimniecības pārvaldei, Latvijas universitātes direktoram Atim Peičam. Liels paldies botāniskajam dārzam, kur ļāva šodien šeit talkot. Un, protams, paldies mūsu vislielākajiem atbalstītājiem Henkel, kur jau 4. gadu mūs atbalsta dažādiem tīrīšanas līdzekļiem, ar kuriem mēs šodien varējām uzspodrināt LU botānisko dārzu. Paldies visiem, kur šodien ieradās. Bija patiešām lieliska talka un gaidīsim jūs rudenī Latvijas universitātes botāniskajā dārzā.